brīnumi un zīmes mūsu sirds nemaina. Lielas svētības, lielas atbildētas lūkšanas mūsu sirds nemaina. Mūsu sirds maina Tavs vārds, kas ir dzīves un spiežās mūsu sirdīs, Dievs, un atdala to, kas ir miesas darbi un to, kas ir Tavs gars. Un es lūdzu, Dievs, ka Tavs vārds šodien iet ar spēku un par spīti visam manām vājībām, visam manam nespēkam, ka Tavs spēks parādītos varens, Dievs. Un es to zinu, Dievs, ka Tu ļoti mīli savu tautu. Un ka Tu īpaši esi jūtīgs pret tiem, kas ir salauzti. Un tie, kas sauc uz Tev sirds dziļumos, savās guļas vietās, Dievs. Un kas sauc uz Tev pēc palīdzības. Un paldies Tev, Dievs, ka Tava palīdzība ir vienmēr laikā un Tu nekad nenokavē. Es Tev lūdzu, Dievs, ka Tu svētītu šo vārdu, Dievs, gan klausītājiem, gan man, kas runājam. Es vēlreiz lūkšu to, lai Dievs, es būtu pilnībā paslēpts aiz krustu un lai krusts un lai Jēzus Kristus šeit būtu redzams vienīgi. Paldies Tev, kungs. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Amen. Ne tēma, bet nosaukums prediķim ir, kad liekas, ka Dievs prasa pārāk daudz. Kad liekas, ka Dievs prasa pārāk daudz. Sākumā es gribēšu iziesim cauri tādam, es gribu vilkt paralēlus par Izraēlu tautu un kristiešu dzīvi. Izraēla tauta ir tā tauta, kas ir pirmajās 5 Mūzes grāmatās, Jozua grāmata, un tas viss posms Izraēla tauta, viss, ko mēs varam lasīt, un es ar to gribu vilkt paralēlus šodien, un tur ir ļoti liels paralēls tajā stāstā, kā bija Izraēla tautai un kā ir ar mums, kā kristiešiem, kas esam jau jaunajā derībā, kas piedaram Jēzum Kristum, kas esam Jēzus Kristus draudz. Ir ļoti liels, spēcīgs paralēls, un tāpēc jau arī Dieva vārds ir rakstīts, ka viss, kas ir rakstīts, viss, kas ir notiks, tas ir mums par piemēru, tas ir mums par pamācību, tas ir mums. Mēs varam skatīties, un mēs varam vilkt paralēls, mēs varam skatīties, kā viņiem notika, tā arī. Jo Dieva vārds saka, ka Dievs nemainās, viņš ir vakar, šodien, mūžīgi, viņš viens un tas pats, viņš nemainās. Un daudz lietas es ticu, ka Dievs ir vecajā derībā viss tā salicis, lai mēs varētu redzēt, kas ir cilvēks, kas ir Dievs, lai mēs varētu redzēt, lai mēs varētu mācīties savās kristiešu dzīvēs. Jo, ziniet, Dievs nav ātrās ēdināšanas restorāna princips. Viņam nav tāds princips. Ātri, zip un aiziet, viss ir. Viņš ir Dievs, kurš grib būt tavas dzīves Dievs. Tad padomā, šodien šī diena un tā diena, kuru Dievs ir nolicis, kā arī Dieva vārds saka, Dievs ir nolicis tev stundu, minūtu un sekundi, kad tev jāaiziet no šīs pasaules. Tas būs tavs pasaules gals. Un viņš ir nolicis, un tam ir ļoti liels drošība arī tajā patiesībā. Tu vari nebaidīties ne no kā, jo tā diena, tā sekunda, tas brīdis, kad tu aizies, būs Dieva griba priekš tevīm. Un tev nav no tā jābaidās. Un Dievs nav interesēts, lai tev šodien būtu liela deksme, lai tev šodien būtu liels spēks, bet viņš ir interesēts, lai tu visu to laiku, kuru viņš tev ir nolicis, lai tu nostaigātu viņa ceļus, lai tu piepildītu to viņa gribu tavā dzīvē. Un es vienmēr Dievam prasu, Dievs, no tās gribas, no tā plāna, ko tu esi paredzējis manā dzīvē, es gribu 100%. Es gribu 100%. Tas nenozīmē, ko tas nozīmē, to tikai Dievs zina. Ja tas 100% varbūt nozīmē pansionātā kādu vecāku cilvēku pievadīt pie Jēzus, varbūt tas ir mans 100%. Saprotiet, nav šeit tā limita, nav šeit tās ierobežojumi, nav šeit šās kārba, kurā mums visiem jābūt iekšā, kas mums ir jāizdara. Bet svarīgi ir sadzirdēt Dievu vārdu, sadzirdēt Dievu gribu mūsu dzīvē, saņemt to, saprast to un piepildīt to Dieva žēlstībā. Un viena lieta arī tā, ka Dievs grib un tu vari, lai vai kā tev dzīvē tagad iet, tu vari saprast Dievu gribu. Un Dievs nav tas, kas slēp no tevīm kaut ko un uzliek tev maizi galvā un staigā. Mini pats. Nē, viņš grib tev atbrīvot no visiem pārpratumiem, visām lietām, lai tu skaidri saproti Dievu gribu. Amen. Tāpēc ir šīs paralēles, ko es gribu vilkt. Un mēs nelasīsim, es gribētu, kad mēs būs 2. Mūzes grāmata sākumā, bet pagaidām tikai varat atvērt pirmās nodaļas un vienkārši iztēlosimies tagad to kristiešu, to Izraēla tautas dzīvi.
Ir tā, kad Izraēla tauta, kad otrā Mūzes grāmata sākās, Izraēla tauta ir ļoti lielā gūstā, viņi ir verdzībā. Ēģiptes faraons, iepriekšējais, kam bija labvēlība, dēļ Jāzepa, tas ir nomiris, ir cēlies jauns faraons, un viņš apspiež ebreju tautu. Viņš apspiež Izraēla tautu, kas ir jau vairojusies, un viņš brutāli apspiež. Un šeit ir tā, kad interesanti, kad Dievs aicina Mūzi, viņš saka, ka es esmu dzirdējis Izraēla tautas sauciens, es esmu dzirdējis. Un viņš dzirdējis tās sirds sauciens, kas ir bijis istabā, kas ir sirdīs saukušas Dievu. Dievs atbrīvo mūs no šīs verdzības, jo mēs nezinām, kā mēs varam iziet no šejienes. Un Dievs nāk un dod apsolījumu, viņš saka, ka es viņu izglābšu šo tautu, es viņu izvedīšu. Viņš runā konkrēti uz Mūzi, lai varētu iet tādā ārā, lai izvest no tās verdzības, izvest. Un šī paralēla šajā brīdī ir tā, ka tas ir katram cilvēkam. Arī manā dzīvē es biju vergs, grēka vergs. Manā dzīvē bija laiks, kad es kalpoju grēkam pats nemaz nezinādams. Un tas, ko grēks gribēja, to es darīju. Tas, ko ienaidnieks gribēja, to es darīju. Un es pats nespēju būt atbrīvots. Es smēķēju, lietoju narkotikas. Tas bija tas laiks. Un šajā apspiestībā Dieva svētais gars žēlstībā sāk uz manīm runāt caur dažādiem cilvēkiem, caur situācijām, un viņš man vilka pie sevis, caur manas mammas lūgšanām, viņš man vilka pie sevis. Un bija reize, kad Dievs vienkārši runāja savu vārdu, un es piedzimu no augšas. Es atceros to dienu, tas bija 11. jūnijas 2007. gadā, kad es piedzīvoju Dievu. Un noteikti es atceros, man sākuma dzīve bija tāda ar lieliem brīnumiem. Es sajūtu Dievu katru rītu. Es atceros, man likās, ka nekas nav neiespējams, nekas. Es varu izdarīt visu Dievu spēkā, es varu dzīvot, viņš man devis jaunu dzīvību, viņš man atbrīvojas no visām atkarībām, viņš man ir piepildījis ar savu garu. Es esmu pilns ar mīlestību, es likās, es varētu, bija tāds ļoti jauks, fantastisks laiks. Un tas ir tas saucamais pirmā kristieša sindroms, ne sindroms, bet pirmā kristieša laiks, tā ir pirmā mīlestības laiks, kad mēs degam par Dievu, mēs viņu mīlam. Es atceros, ka nāca cilvēki manā tajā laikā klāt un teica, jā, pagaidīsim pāris gadiņas, pagaidīsim. Un tad tu redzēsi, kā tu būsi ar visu šo dedzību. Es gribu jūs iedrošināt, draudzi, nekad nesakiet tā jauniem kristiešiem. Lai viņi deg un īstenībā paņem no tās dedzības arī tu, jo tā ir tā tīrā, patiesā mīlestība pret Jēzu, ka nekā vienkārši liekas, es viņu mīlu. Es iešu vienalga, ko viņš man teiks. Un tāpēc, es uzmanīgs, es gribu teikt, ka par to, ko tu saki par to jauno uguntiņu, ko tu saki tiem cilvēkiem. Un, protams, laiks nāks, ka šī uguntiņa zināmā mērā norims. Un to mēs arī redzēsim, ka notiek īstenībā arī tā Izraēla tautai. Redz, tas ir tas laiks, kad notiek Dieva brīnumi. Tā ir sākumā, ticības sākumā. Notiek liela brīnuma. Dievu klātbūtnes sajūta. Es redzēju, es varēju lūgt, man bija ticība un daudz lietas notika. Un tas pats notika arī ar Izraēla tautu tajā laikā. Pasakosim tagad no tā brīža mazliet, kad Izraēla tauta tika izvest, notika visi tie mocības un viss tas, un tad Izraēla tauta redzēja to caur Mūzi, kā Dievs komunicēja un kā viņš tiesāja to Ēģiptes tautu un tie brīnumi, viņi iziet vēl tādām bagātībām, viņi redz to jūru, paveramies, viņi redz šos lielos brīnumus, viņi redz visu tas, liekas, wow! Un tad viņi ir izgājuši caur tai sarkanai jūrai, viņi tā jūra aizskalojuši visu viņas ienaidnieks, nekad vairs viņas neredzēs. Un varētu iedomāties, tur ir rakstīts, ka Izraēla tauta vienkārši cēlās un dejoja no priekiem. Vienkārši dejoja no priekiem tie brīnumi, kas notika. Un tad 2. Mūzes 13. nodaļu mēs varētu atvērt. 17. un 18. pāns. Notiek liela brīnuma, daudz dzīvības, viņi redz šī Izraēla tauta. Un 2. Mūzes 13. nodaļa, 17. un 18. pāns ir ļoti interesants pavērsiens uzreiz notiek. Un te ir rakstīts tā, un kad faraons tauta bija atlaidis, tad Dievs to neveda pa filistiešu zemes ceļu, lai gan tas bija īsāks, jo Dievs sacīja, ka ļaudis nenožēlo un redzēdami karus neatgriežas atpakaļ Ēģiptes zemē. Un Dievs vadīja tautu
apkārt ceļā pa tuksnesi uz niedru uz jūru. Un Dievs, 18. pantā, un šie 3 vārdi, un Dievs vadīja tautu kur? Un Dievs vadīja tautu apkārt ceļā pa kurieni? Tuksnes. Tad noteikti šie brīnumi, viņi tikko iegājuši tajā absolūti, tiem brīnumiem notikuši, viņi izgājuši caur sarkano jūru, un tie brīnumi tiks notikuši, un uzreiz Dievs saka, es viņus vedīšu apkārt pa tuksnes. Pēkšņi no šiem brīnumiem uzrodās kaut kur tuksnes. Es nezinu, mēs latvieši daudz tuksnes varbūt nepazīstam, bet kad es biju ASV Bībeles skolā, man Ziemassvētkos viens Ziemassvētks, viena ģimene paņēma pie sevīm uz Arizonu, un tur bija tuksnes. Un es atceros, viņi man tur vakarā, mēs iebraucam, viņi saka, tur pa to ielu lejā līdz galvam, un tev tu redzēsi, tur jau sāksies tuksnes. Un es tur no rīt pieceļos 5, un es iešu Dievs tev tuksnesī slavēt, un tev meklēt, es atceros, man tā paralēli ļoti patika. Ka Jēzus staigāja tuksnesī, viņš tika ievests arī tuksnesī, atcerēsimies, ja, pirms viņa kalpošanas sākšanās tūlīt pēc kristībām. Gars ieved Jēzus tuksnesī, arī interesanti. Un es arī, es iešu teikt meklējuši Jēzus tuksnesī un iegāju, un man ļoti fascinē tas, ka tur nekā nav. Tikai ir tā, kamieļa barība, kas ripo, tu redz, ka skorpioni kaut kāds skraida, no kā tev ir bail. Čūskas kaut kur līduši, ādas nokrituši, tā diezgan bais, tur nav nekā. Tuksnes ir sausa vieta. Tuksnes, tur tā dzīvība šķietam nav, ka mums zaļi koki, mums te aug, tur nekā nav tuksnesī. Un es atceros, ka tajā laikā man tas ļoti tā fascinē, bet es nemaz nenojautu, kad Dievs mani vedīs tuksnesī. Mani vedīs tuksnesī. 5. Mūzes 8. nodaļa. Un šo nodaļu es esmu apzīmējis, sakrāsojis zaļu zilu. Šeit ir ļoti daudz šajā nodaļā. Un atcerieties vēl, tad iestarpināšu tādu par šo nodaļu un vispār par Dievu vārdu. Ja es teicu, ka no sirds pārpilnības muta runā. No sirds pārpilnības muta runā. Viņš runāja par farizējiem. Viņš runāja, kas nāk ārā, tas norāda, kas ir. Bet man viena reize tā kā pieleci arī viena cita patiesība par šo. Tātad, Jēzus saka, no sirds pārpilnība muta runā. Un viss, ko Jēzus runā, tad uz vārdiem skatoties un patiesi ieklausoties, mēs varam dzirdēt sirdi. Mēs varam dzirdēt sirdi. Un arī šeit es iedošu tev, brāl un mās, ka tu lasi Dievu vārdu, ieklausies, jo tajos vārdos ir apslēpta, kāda ir Dieva sirds. Kāda ir Dieva sirds. Un tas ir tāpat, ja Dievs dod kādu bausli, ja Dievs dod kaut kādu likumu, ļoti nepareizi to uztver tikai kā bausli, kurš ir jāpiepilda. Tas ir kā likums, kas ir jāpiepilda. Ieklausies tajos visos vārdos, ko Dievs saka, un tu sadzirdēs, ka apakšā Dievam ir sirds, kas ir par tevi, un cik ļoti viņš vēlās attiecības ar tevi, un kad viņš tuvoties, viņš ļoti vēlās tev tuvoties, un lai tu tuvojies viņam, tam apakšā ir tā Dieva sirds. Tas nav kā kunga pavēle un viss, patīk, nepatīk, dari. Tur apakšā ir sirds, Dieva sirds, un šajā nodaļā ir ļoti dziļi var dzirdēt Dieva sirdi. Tad Dievs ieved tuksnesī tautu. Un mēs tagad lasīsim to kā Dievs uzrunā, un iziesim cauri, tad visai nodaļai iesim pa pantam, un vienkārši lasīsim. Tad no 1. panta visus šos baušļus, ko es tev šodien pavēlu, tev ir jātur un jāpild, ka jūs dzīvotu un taptu vairotu un ietu un iemantot to zemi, ko tas kungs jūs tēviem ar zvērstu ir apsolījis. Mēs varētu apstāties šeit, bauslis, atkal kārtējais bauslis. Bet ieklausīsimies. Un piemini visu to ceļu, pa kuru tas kungs tavs Dievs tev ir vadījis tuksnesī. Visus šos 40 gadus Dievs, tas kungs tevi ir vadījis tuksnesī. Es izcelšu. Tā bija Dieva griba viņiem šis tuksnesis. Visus šos 40 gadus, lai tevi pazemotu un lai tevi pārbaudītu, lai viņš zinātu, kas ir tavā sirdsprātā, vai tu viņa baušas turēsi vai nē. Un viņš tevi pazemoja, lika tev badu ciest un ēdināja tevi ar mānu, ko tu vēl nepazini un ko tavi tēvi nebija pazinuši, lai liktu tev atzīst, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet ka cilvēks dzīvo no visa tā, kas izjūt no tā kunga mutes.
Apstāsimies šeit. Un šis vārds pārbaudīt un pazemot. Ir interesanti, ka vārds pārbaudītu, tas ir, pazemot, tas nav, Dievs nevēlās tevi pazemot. Tad tas mērķis, kāpēc viņš ieved tuksnesī, bija, lai pārbaudītu tevi un lai pazemot tevi. Pārbaudīt un pazemot, šie vārdi, šis vārds pazemot ir āna no ebreju valodas, un kas ir, nav tā, kā varbūt kāds piedzīvojis, kad draugi pagalmā ieliek tev stūrī un viss apsmēj tev, par to, kas tev. Tā nav tā pazemošana, par ko Dievs runā, lai tevi pazemot, lai tev darītu zemāk, tev iznīcināt tavu identitāti. Viņš uz to nerunā. Viņš runā par pazemošanu. Tad pazemotu, tas vārds, lai vieglāk to izskaidrot, ir, lai tavs es nomirt. Tad lai tev pazemot. Manā dzīvē Dieva pazemošana ir bijusi tādā veidā, ka viņš atņem man manu spēku, manas ambīcijas, kas nav no Dieva, kas nav no Dieva. Es savā jaunības deksmē pārpratis, es zināmā mērā pat nostājos pat Dieva padomdevēju. Es esmu bijis tā, es saku, Dievs, tev šitā jādara, tev šitā vajadzētu darīt. Bet Dievs grib, nē, Matīs, es gribu, lai tu savu es noliec malā un lai tu pilnībā saproti, ka man jau ir izgatavots plāns un tev ir jāiet šajā plānā. Nenotiks tavs plāns, kur es svētīšu. Nā, tev nav. Tev ir jānoliek savu dzīvi, un es gribu, lai tavs es pazūd. Un Dievs grib šajā tuksnesī, Dievs ieved šo tautu, un viņš saka, es jūs gribu pazemot. Es jums gribu parādīt to. Viskaidrāk tie vārdi skan 1. korintieši, mums nav jāatver, bet pirmās nodaļās, kad paskatīsimies visapkārt, kas mūsu vidū ir. Nav daudz lielu, Pāvils saka, nav daudz varenu. Viņš saka, bet to, kas ir pasaulē, tas pats vārds pazemot, tas pats, pazemot, tie, kas ir nīcīgi, tie, kas ir, liekas, nekas, tos Dievs ir izredzējis, lai tie būtu kas, lai viņa godība parādās. Un tāpēc viņš saka, es gribu paņemt nost tavu spēku, es gribu paņemt nost tavas ambīcijas, es gribu paņemt nost to, ka es kalpošu Dievam, es daru, īstenībā Dievs ir rakstīts, ka viņš mūsos strādā pie tā, ko mēs gribam, lai arī to mēs varētu arī izdarīt. To Dieva vārds saka. Viņš grib, lai mēs atbrīvojamies no tikai es. Es darīšu to, es iešu tur, un tad mēs beigās sakam, kungs, bet svētī. Vēl sakam, kungs. Un Dievs grib, es gribu pazemot, es gribu atņemt to nost. Jo Izraēla tauta nevarēja iet pat par sevi tajā apsolītajā zemē. Un Dievs arī saka, ja tu jebkad kaut ko gribi no manim saņemt, tev ir jāsaprot, ka vienīgais veids, kā tas ir pazemībā. Dievs, nevis es, bet tu. Nevis es, bet tu. Un tas pārbaudīt vārds ir arī, es gribu izmeklēt tavu sirdi. Lai viņš zinātu, un lai arī tu zinātu, kas ir tavā sirdsprātā otrajā pantā. Vai tu viņa baušas turēsi vai nē. Un viņš tevi pazemoja, lika tev badu ciest. Kaut kā neiet kopā dažreiz. Dievs lika tev badu ciest. Badu. Bet jā, Dievs tad ieved viņus tūkstnesī, kur viņiem varbūt bija dāžos audzēti kabači vai viss pārējais. Un Dievs viņus ieved tūkstnesī. Pavisam interesanti. Tas, cik tur cilvēki bija, ir dažādi varianti, dažādi viedokļi. 2 miljoni, 3 miljoni, bet iedomāsim, paņemsim mazāk, 1,5 miljonus cilvēku. Tikpat, cik Latvija var teikt, labi. 1,5 miljonus cilvēku tūkstnesī, bez ūdens, bez nekādiem traktoriem un tādām lietām, turklāt, kur ir ar teltīm staigā no viens uz otru, Dievs pabaroja. Un Dievs ieved viņus, viņš saka, es tev ievedu un es tev lieku badu ciest. Ziniet, es vairāk un vairāk Dievu iepazīstot, es nepiekrītu teorijai, ka Dievs saviem bērniem ir paredzējis tikai un vienīgi bagātības. Ka nekad nedrīkst būt trūkums, ka nekad nedrīkst būt tā, ka kaut kas nav. Redziet, jo Dievs saka savai tautai, es tev liku badu ciest. Un interesanti, kāpēc tev viņš lika badu ciest? Tāpat vien paspīdzināt savu tautu. Un es tev nebarošu tagad kādu mēnesi, paskatīsimies. Nē, viņš saka un ēdināja, viņš badu ciest un nāk uzreiz klāt, bet ēdināja tevi ar mannu.
ko tu vēl nepazini un ko tavu tēvu nebija pazinuši. Lai liktu tev atzīt, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet ka cilvēks dzīvo no visa tā, kas iziet no tā kunga mutes. Es esmu redzējis cilvēks, kur dzīvo pēc šī principa, no viss, kas iznāk no tā kunga mutes, un viņi ir visvairāk piepildītākie cilvēki. Un tad šī manna, Izraēla tauta, kas šo mannu saņēma no rīta, ka viņi gāja tā rasa, pēc tam bija tā manna, kas viņiem bija jālasa 6 dienas, un sabatā viņi nedrīkstēja to lasīt, jo, viņiem bija iepriekšējā dienā bija jāsalas divkārtīgi, un tad viņiem tajā sabatā nebija jālasa, bet šī manna Izraēla tauta nosauc par manhu. Un tas tulkojums ir tā burtiski iztulkot, kas tas tāds ir, ar jautājumu zīmi. Kas tas tāds ir? Tad Izraēla tauta visu to laiku ēd to mannu, un viņi sauc, kas tas tāds ir? Nezinu. Kas tas tāds ir? Ko mēs ēdam? Es uztaisīšu šodien, kas tas tāds ir zupu. Kas tas tāds ir? Nezinu. Bet mēs lasam tālāk jaunajā derībā, ka Jēzus saka, jā, jums tika dot manna, bet patiesā maize, kas nāk no debesīm, ir tā, kas dod dzīvību, un Jēzus runā par sevi. Saprot, tas bija simbols, šajā visā ir apslēpts, Jēzus ir apslēpts. Tā maize, kas nāca no debesīm un deva viņiem to dzīvību tajā brīdī, bija maize, kas bija simbols Jēzum. Tas bija kā attēls, kas būs Jēzus, kas nāk no debesīm un dod dzīvību. Bet viņi nesprat, viņi domā, badu ciest un mums jāiet, kas tas ir. Bet Dievs deva ēst. Un ziniet, savā badā, kad Dievs man ir ievedis, un ir tāda laika kristiešiem, kad ir tūkstnesis. Ir 2000 cilvēku dzīvēs. Viens ir grēka tūkstnesis, un viens ir taisnā cilvēka tūkstnesis. Protams, ja mēs izmeklējam visu sirds, mēs visi esam grēcinieki. Mēs runājam par grēku tūkstnesi, tas ir, ka tu jau zini Dievu vārdu tavai dzīvē, tu zini, kas ir viņa grib, tu zini, ka tev nav jābūt tajās attiecībās, tu zini, ka tev nav jābūt tajā darbā, tu zini, bet tu neklausi. Tad arī ienāk tūkstnes dzīvē. Ka tu vairs nedzirdi Dievu balsi, tu vairs nezini, tu nesaņem, tu vienkārši seko pēc savu prātu. Bet ir arī tūkstnes kristiešiem, ir tūkstnes Dievu cilvēkiem, kas patiesi viņi meklē pat tūkstnesi. Manā dzīvē tāds bija tūlīt pēc Bībeles skolas. Un viņš turpinājās kaut kādus 4 gadus. 3 gadus. Ka man likās, es izgāju no Bībeles skolas, likās, ka es varēšu debesīs šauties, bet bija tikai tūkstnesis. Dievs lika man badu ciest un baroja man ar mannu. Un tā bija tā sadraudzība. Es atceros to laiku. Ziniet, kad es nebiju badā nomirs un izkalmējis un nokritis bez spēka, bet Dievs man baroja ar mannu, kas nāca no debesīm. Tas bija caur dievkalpojumu. Tas bija, tad, kad es biju izmisis, bija kāds brālis, kas atsūta īziņu. Dievs baroja, un Dievs baro ar mannu. Viņš man parādīja, Matīs, tu izdzīvos, jo tikai un vienīgi tāpēc, kad es tev došu vārdu, kas tev atbrīvos, tev nāks, tu sadzirdēsi mani. Un es esmu iemācījies, ka īstenībā es nedzīvoju no tās pārtiks. Es ļoti bieži, kad es svētīju ēdienu, ko es ēdu, es saku, Dievs, es no šitā nedzīvoju. Es nedzīvoju, ziniet, kāpēc, tāpēc, kad vakarā es atkal gribēju ēst. Jā, tas tāds paradoks. Tu aizies uz restorānu vakarā kādreiz, jā, vai dzimšanas dienu. Un tur uztaisīs liels gals, tu paēdi, un vau, tu liekas, tā paēdi, tik garšīgi paēdi. Ko tu gribēsi no rīta atkal? Ēst. Kas tas ir? Mums liek jāēd. Redz, tā tas ir iekārtos. Dievs grib rādīt mums, ka mēs nedzīvojam no tā. Protams, mēs dzīvojam tā fiziski, bet mūsu garīgais stiprinājums nenāk tādā veidā. Jo ir cilvēki, kam ir bagāti pavāri, lieli, gatavo viņam ēst, bet viņi ir iekšēji nelaimīgi. Iekšēji tukši. Lasīsim tālāk. Tavas drēbes tev mugurā netapa par skrandām un nekrita nost, un tavas kājas nav uztūkušas šajos 40 gados. Wow! 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 Viss. Tad atzīst savā sirdsprātā, ka tas kungs, tavs Dievs, tevi pārmāca tā, kā tēvs pārmāca savu dēlu. Un turi tā kunga savu Dievu baušus, ka tu staigā viņa ceļos un viņu bīsties. Jo tas kungs tavs Dievs tevi vada uz labu zemi. Šeit es piepauzēšu, bet šeit līdz tam 6. pantam, un tad atzīsti savā sirdsprātā, ka kungs tavs Dievs tevi pārmāca tā, kā tēvs pārmāca savu dēlu.
Šeit ir ģimenes attiecības. Šeit ir ģimenes attiecības. Šeit ir ģimene. Un es gribu tev pārmest, un tur ir tā kungs savu Dievu baušas, ka tu staigās viņu ceļos un viņu bīsties. 7. līdz 9. pāns ir ļoti spēcīgi. Viņš saka, jo tas kungs tavs Dievs tevi vada uz labu zemi. Un ieklausies, kur Dievs tevi vada. Kur Dievs tevi vada. Jo tas kungs tavs Dievs tevi vada uz labu zemi, uz zemi ar ūdens strautiem, avotiem un ūdeņiem, kas nāk no ielējām un kalniem, uz zemi, kur ir kvieši un mieži, vīna stādi un vīģi koki un granātu koki un olīvu koku zemi, uz olīvu koku zemi, kurā tek eļa un medus, uz zemi, kur tev maizes būs gan, kur tev nekā netrūks, uz zemi, kur akmeņos ir dzels un no kuras kalniem tu vari izcirst varu. Wow! Un es gribu, dārgais brāl un mās, ka jūs ieliekat savā sirdī šo, ka pāri visam Dievs ir labs. Dievs ir labs. Lai vai kā tu jūties šajā rītā, lai vai kādi tavi apstākļi, lai vai kas ar tevīm notiek, lai vai kā tev liekas, ka tev neveicās, vai ka liekas, ka Dievs man ir atstājis, un ka tu pat meklē, kāpēc Dievs, es esmu vainīgs, tu varbūt meklē savā sirdī kaut kādu vainu, bet tu nesaproti īsti, kāpēc Dievs man ir tik grūti, kāpēc man ir tik smagi. Bet tad atceries, ka Dievs tev ved uz labu zemi. Labu, tas ir labs, tas vārds ir vislabākais. Tur nav nekāda, Dievs saka, nav nekāda pārmaiņa ēna, Dieva vārds saka Dievā. Nav nekāds apslēpts maziem burtiem raksts, kur tu nezini, un pēc tam tu uzzini, Dievs arī nekad neaizdod ar pēc tam gaidīt no tevīm, lai tu atdot. Viņš tev dod šo labo zemi, viņš tev ved uz labo zemi, viņš to ir paredzējis priekš tevīm. Un tas ir tas, kas ir jāpatur savā sirdī. Dievs tev ved uz labu zemi. Dievs ir paredzējis tev labu. Lai vai kā, es vēlreiz saku, lai vai kā tev šajā rītā, ja Dievs tev ir paredzējis labu zemi, kur ir augļi. Dievs ir ienšās tevī augļus. Svētais Gars grib strādāt pie tevīm, lai tavu dzīvi nest augļus. Un tavu dzīvi nesīs augļus. Akmeņos un klintīs ir dzels. Viscietākajās vietās tu redzēsi, ka nāks labums caur to. Eļa, mieži, tu būs paēst. Tā ir vieta, kur Dievs tev ved, un tas nav tikai mūžīgai dzīvībā. Tas ir arī šai pusē mūžībai, kur Dievs ir ved tev uz labu zemi. 1. Korintiešu 2. nodaļa 9. pants saka, jums tur nav jāatver, ko acis nav redzējis un ausis nav dzirdējis, un kas nevien cilvēks sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Romiešiem 8.28 rakstīts, visas lietas nāk par labu. Visas lietas nāk par labu tiem, kur ir aicināti. Lasīsim tālāk. Un kad tu ēdīsi un būsi paēdis, redzi, atkal tev apsolījums. Nevis tāds iespējams tu ēdīsi un iespējams tu būsi paēdis. Un varbūt ir tev paveiksies. Dievs tā nekad nerunā. Dievs saka, kad tu ēdīsi, tā diena nāk, tā stunda nāk. Pasaka savam kaimiņam, tā stunda nāk. Pasaka. Tā stunda nāk, kad tu redzēsi, kad tu būsi paēdis. Tas ir, kad Dievs tev pabaros. Dievs atbildēs uz tavām lūgšanām. Viņš atbildēs uz tavu situāciju. Viņš apciemos tev. Tā ir tā stunda, kas ir tava apciemošanas stunda, kad Dievs tevi apciemos personīgi. Kādam varbūt tā jau ir tagad šis posms. Es nesaku arī par dienu, stundu, sekundi. Tas ir kā posms, kur Dievs tevi apciemo. Tavu situāciju viņš atrisina. Es redzu savā ģimenē, es lūdzu par savu ģimeni, bet es esmu redzējis kādam brālim, kurš ir lūdzis gadiem, un Dievs apciemo to ģimeni un piedzimst no augšas tie cilvēki, brāļi, māsas viņam un vecāki. Un viņš ir priecīgs, jo tā ir tā apciemošanas diena, arī tā tev nāk. Un te arī Dievs saka, un kad tu jau, testā pamanīt, kad tu ēdīsi un būsi paēdis. Viņš saka, atceries, tajā dienā, tad, kad tas atnāks, tajā dienā, tad viņš saka, atceries, tad teic to kungu savu Dievu par to labo zemi, ko viņš tev ir devis. Un šeit būs 2 reizes viens tāds vārds. Un 11. pantā, sargies, ka tu neaizmirsti to kungu savu Dievu, bet tur ir viņa baušas, viņa tiesas un viņa likumus, ko es tev šodien pavēlu.
lai tad, kad tu būsi ēdis un paēdis un sev uzcēlis labus namus, un tur dzīvos, kad tavi vērši un tavi sīklopi būs savairojušies, un tavs sudrabs un tavs zelts sāks pie tevis krāties, un viss, kas tev vien pieder, būs vairojies, lai tad tavas sirds nelepojas, un tu neaizmirsti to kungu, savu Dievu, kas tev izvedis no Eģiptes zemes, no verdzības nama. Neaizmirsti to kungu. Neaizmirsti to kungu. Šajos vārdos neaizmirst mani. Es saredzu tādu Dieva deksmi par tevi. Viņš tev grib svētīt. Viņš ir svētījis savus bērnus, bet ļoti bieži tās svētības tieši nozog mūsu sirdis. Tāpēc jau ir tā, ka tam tuksnesim ir jānāk mūsu dzīvēs. Ziniet, kāpēc? Ja Dievs jau no paša sākuma mums apbērt ar svētībām, tas ir kā izlutināts bērns mēs izaugt. Es esmu bijis izlutināts kādreiz. Mamma smagi strādāja, lai viss man būtu, man bija viss. Kāda man attieksme pret mammu bija? Fui. Tas bija tajā laikā, kad es nepazinu Dievu. Un tas ir tāpat, ja Dievs mums dod visu, un tāpēc viņš arī saka, es ievedīšu to tuksnesī, tev pazemot, tev pārbaudīt, lai tu just to badu, lai tu redz, ka viss, kas tev ir viss, kas tev nāk, tas ir no Dieva mutes, ka no Dieva mutes, tad Dieva vārds, kas nāk uz tevi runā. Viņš grib būt ar tevi, viņš grib būt tev tuvu. Viņš negrib tev piepildīt visu tavu dzīvi, ka tev beigās Dievu paši nemaz nevajag. Es teicu Dievam, Dievs nekad nedod man svētības, kas man paņem primāro nost un tevi, mans attiecības ar tevi. Es varu sēdēt plikā pļavā un es izbaudu Dievu klātbūtni, man saka, Dievs, man vairāk neko nevajag. Man vairāk neko nevajag. Un Dievs piemet tās lietas, piemet dzīvokli, piemet svētības, bet es saku, Dievs, sargā man sirdi, lai es neaizmirstu tevi. Un šī neaizmiršana, tas ir tā Dieva sirdī iekšā, tā ir tā dziļais sauciens, es gribu sadraudzību ar tevi. Krusts ir tā vēsts, kas saka, es gribu būt tavā dzīvē, es gribu būt tavs Dievs. Es gribu, lai tu mani mīli, lai tu man seko, lai tu man paklaus. Ne tikai šeit, bet visu laiku. Neaizmirst to kungu savu Dievu, kas izvedis tev no Eģiptes zemes, no verdzības nama. Un verdzības nams, es vienmēr arī atgādināt, no kurienes Dievs tev ir izvedis. Atceraties to, pieminat to. Kad tu nāc slavēt Dievu, ja ir kāda diena, kad tu neatrod iemeslu, ka par ko slavēt Dievu, atgādini savai dvēselē, saka, Dievs mani ir izglābis no tāda purva. Jo redz, pienāk kristiešu dzīvē tas moments, kad mēs varam teikt, tā Ēģiptes zeme, kur man Dievs izved, tā Ēģipte, smukās jūras un viss, kas tur bija, tas ir nepareizi. Ēģipte bija verdzības nams. Verdzības nams, tas pasaules dzīvestils, kas man bija, varbūt es biju brīvs, neatkarīgs ne no kā lēm, darīju, ko gribu, dažreiz tādi kārdinājumi nāk, Matīs, ej un dari, ko tu gribi. Sātana atkāpies no manīm, es esmu Dievu gribā un es darīšu tikai un vienīgi to, ko Dievs grib manā dzīvē. Un es neatgriezīšos tur, kas ir nevis Eģiptes zeme, bet verdzības nams. Tas bija verdzības nams. Viņš saka, neaizmirst to kungu, neaizmirst. Lasīsim tālāk, 15. pāns. Neaizmirst to kungu, savu Dievu, kas tevi izvedis no Eģiptes zemes, vēl 14. pāns, no verdzības nama, kas tevi ir vadījis plašā, un tad klausieties tos vārdus, briesmīgā tuksnesī, kur bija dzēlīgs čūskas un skorpioni un izkaltušas vietas bez ūdens, kurās mocīs lāps, kas tad priekš tevis lika izplūst ūdeni no cietās klints. Kas ēdināja tevi tuksnesī ar mannu, ko tavu tēvu nebija pazinuši, lai viņš tevi pazemot un tevi pārbaudīt, lai tev tavās tālākās dienās darītu ko? Labu. Kas tevi vadīs plašs, briesmīgs tuksnes, dzēlīgs čūskas, skorpioni, izkaltušas vietas bez ūdens, slāpes, kas moka. Nepazīstat šādu sajūtu sev garīgi kāds no jums? Arī manā dzīvē ir bijis tuksnes. Viena lieta, kas tuksnesī ir skorpioni un čūskas. Arī manā garīgā tuksnesī, kad bija skorpions un čūskas, izgāja no Bībeles skolas, ka man viss deg, man likās, Dievs ir pie mazākā čuksta pat. Pēkšņi es iegāju tuksnesī, kur man likās ārprāts. Un tad ir čūska klāt. Čūska kas ir? Tas ir sātnes, tas ir kārdinātājs. Kur tad ir tava dedzība?
kur tad ir? Un es vienkārši tās slāpes, kas bija tās mocīja mani. Es meklēju savā sirdī, un viens sauciens, kas man bija tajā laikā, vispopulārākais bija Dievs, cik ilgi. Psalmos ir neskaitām psalmi, kur ir cik ilgi vēl Dievs. Cik ilgi es šo visu vēl dzīvošu. Un tas bija tāds laiks, izkautušas vietas, kurās moka slāpes. Un tad manā dzīvē arī pienāca tas, ko šeit viņš lika izplūst no klints ūdens. No cietās klints, no cietās šīs neiespējamās vietas pēkšņi sāk nākt ūdens. Tas ir, kad Dievs man arī apciemoja. Un es spēju iet uz priekšu. Un viņš tev grib tālākais dienās darīt labi, bet šis tūkstnesis ir ļoti bieži mūsu dzīvēs arī tūkstnesis. Un tūkstnesis ir laba vieta. Un mēs paskatoties Ābrahāmu, Mūzu, Pāvilu, Pēteru, Jēzu, viņi visi gāja tūkstnesim cauri. Tūkstnesī dzīvoja, kas ir, kad, piemēram, Ābrahāms, kas saņēma apsolījumu, bet 25 gadus gaidīja viņu piepildījumies. Tūkstnesis, tukšs laiks, ka nekas nenotiek. Un katra kristieša dzīvēs tūkstnesis izpaužās dažādi. Bet, lai vai kā tas izpaužas, tūkstnesis ir tukšs, sausa vieta, kad nekā nenotiek, un ka liekas, ka ir pārbaudījumi un grūtības, kuras nav iedomātas, bet kuras ir reāls un īstas. Pārbaudījumi, grūtības, es Dievs nesaprotu, kas notiek. Kāpēc man tā ir pat izmisums, tukšums, sausums? Nekas nenotiek. Gribētu tagad mēs atvērtu 1. ķēniņa grāmatu 18. nodaļu. Tad sausa vieta. Es atgādināšu to, ka šī spēlī saucās, kad liekas, ka Dievs prasa pārāk daudz. Šajā 18. nodaļā, viņa ļoti spēcīga nodaļa, ļoti daudz patiesības ir iekšā. Šis bija tiesas laiks Izraēla tautai. Tiesas laiks. Izraēla tauta bija atkritusi no Dieva. Izraēla tauta bija atstājusi Dievu. Un Dievs sodīja tautu, kad nelīja lietus 3 gadus un 6 mēnešus. Pēc tam, kad Elija atnāca un pateica, nebūs lietus. Dievs sūtīja savu pravietu, nāca vēsts, Dievs soda, Dievs tiesā, un nebija lietas 3 gadus un 6 mēnešus. Interesanti, kad lasot tālāk, mēs saprotam, ka šajā Izraēla tautā, kas bija atkrituši no Dieva, Dievs pēc tam vēlāk atklāja Elijam, ka bija 5000 cilvēki, kas nelocījās Bāla priekšā. Tad bija tauta, kas tajā tūkstnesī bija iegājuši dēļ tā, ka viņi bija atkrituši no Dieva, bija tas tūkstnesis. Tad bija sausums, 3 gadus un 6 mēnešus tajā vietā, kur ir Izraēlas zeme, ir ļoti daudz bez ūdens. Un kādas vasaras, varbūt vecāku gadu gājumi cilvēki atcerās arī kādas vasaras, kad bijis liels sausums. Kā akās ūdens ir, var teikt, pašā apakšā. Vienkārši izsīkst. Nav, lietas jau nes to ūdeni. Un nav. Un 3 gadus, un tajā visā bija tauta, kas bija atkritusi no Dieva, viņi bija aizgriezušies, un viņi piedzīvoja šo sausumu. Bet tajā vidū bija ļoti daudz cilvēku, kas nebija atkrituši no Dieva, kas meklēja Dievu patiesībā, bet viņiem bija tie apstākļi, ka varbūt viņi negāja uz ārā tik ļoti, ja uzreiz varēja tik nogalināt dēļ Jezebeles. Bet mēs redzam, ka tajā vidū arī bija cilvēki, kas patiesi meklēja. Un viņi arī dabūja ciest tūkstnesi. Dievs to pieļāva. Redziet, ja pasaule tiek tiesāta, arī mēs, kristieši, iesim tam cauri. Bet būs atšķirība. Ar mums ir kāds, kas dod ūdeni no klints, no neiespējamām vietām. Un šeit ir šis laiks, 3 gadus 6 mēneši, ko mēs arī varam redzēt Jākaba vēstulē, ko Jākabs saka, nelī lūdzu, nelī 3 gadus un 6 mēneši. Un notiek ļoti interesanta lieta. Atnāk Elija, un viņš saka, sasauciet visus Bāla priesterus, un es esmu viens, kas esmu palicis. Uztaisīsim 2 altārus, un jūs tad pielūdzat, uzliekat upuru tur, un es uzlikšu upuru šeit, un jūs pielūdzat, un es pielūkšu. Un uz kura altāra un kura Dievs atbildēs ar uguni, tas ir Dievs, un to būs pielūgt. Tauta viss saka, jā, labi. Tad notiek šis Bāla priesteris, jūs esat daudz, Elijas saka, sākiet jūs. Un var redzēt to stāstu, viņš sagatavo un dejo apkārt, un pēc tam nekas, Bāla atbild mums, un nav neviena balstīga nekā. Un tad notiek viņi sāk savu durstīt, tas ir, ko reliģija arī dara.
Un viņi sāk skraidīt un nav, mirst tas Dievs, nav neviena ne mazākās balstiņas. Un tad Elijas saka, labi. Viņš saka, tas laiks pagāja, nāk jau vakars, un Elijas aiziet, viņš atjauno to altāru, un viņš uzceļ altāru, viņš uzliek nokauj to upuru, viņš uzliek uz tā altāru, un viņš vienu ļoti interesantu lietu prasa. Un viņš prasa, izrociet grāvu apkārt, un atnesiet 4 traukus ar ūdeni, tas ir 34. pāns. Viņš sacīja, piepildiet 4 traukus ar ūdeni un slakiet to pāri dedzināmam upurim un arī pāri malkai. 4 baļas, šie trauki, oriģinālā valodā nav viens spainīši. Tie ir ļoti daudz litru, lieli trauki, 4. Un viņš prasa atnest 3 reizes šos 4. Tagad padomāsim. Tajā laikā nebija lietus līs 3 gadus un 6 mēnešus. Un ko Dievs tieši prasa no Elijas? Caur Eliju, ko viņš prasa tautai? Atnesiet 4 lielas mucas ar ūdeni un lejiet pāri upurim. Tas ir kaut kas neiedomājams, ko Elija prasa. Bet tas ir ļoti svarīgi. Kad šķiet, ka Dievs prasa pārāk daudz, es gribu, lai jūs pievēršat uzmanību šajā stāstā arī vienai tai lietai, ka kurā brīdī Elija prasa to, un kas ir tas, ko viņš prasa. Es tagad runāju ļoti personīgi, uztver šo ļoti personīgi. Tev Dievs to saka. Ja tavā dzīvē ir tuksnesis, un liekas, ka Dievs prasa pārāk daudz priekš tevīm, no tevīm. Šķietam visu. Jo redziet, lai Dievu godība varētu atnākt, lai varētu nonākt šis uguns, bija jādod patiesas upuris, kas ir nevis dalīts. Dievs, es tev došu 5, bet man 20 lato paliek kabatā. Es nerunāju tagad par naudu, tas nav par ziedojumiem, bet tāds princips, ka es kaut ko sev paturēšu un saglabāšu, ja gadījumā šī Dieva lieta nedarbojās, tad man ir plāns B. Ja es prasāku to plānu B, es gribu, lai tu atdod. Lai tu to noliec pie manām kājām. Nes šurp savus krājumus. Nes šurp savu paļaušanos uz kaut ko citu. Tev ir jādod viss. Tev ir jānoliek viss pie manām kājām. Tev ir jādod viss. Un viņš prasa, atnesiet šos 4 traukus ar ūdeni 3 reizes. Un tas bija tā, ka ja Dieva uguns neatnākt, un ko viņi Izraēla tauta jau zināja, ja Dieva godība atnāks, ja notiks šī atnākšana, tad arī lietus būs. Ja Dieva godība neatnāk, tad es esmu miris. Viss. Man ēzeļi nomirs pēdējie, jo man vairs ūdens nav. Es atnesu savu visu. Viņi atnes šos 4 ūdens, viņi atnes. Bet es gribu pievērst uzmanību tev personīgi. Kad Dievs prasa, un tev šķietam pārāk daudz no tevīm, tad pievērst uzmanību, kas notika šeit. Tas bija pusstundu no lielās godības. Aptuveni. Pusstundu pirms nāca Dieva godība. Dievs tādu pieprasīja Izraēla tautai. Tātad pēdējā pusstundā pirms Dieva godības parādīšanās nāca šis pieprasījums atnes visu, kas tev ir. Un ziniet, pēdējās 30 minūtes vienmēr ir tās grūtākās. Tepat jau ir Dieva atbilde, tepat ir tā Dieva vizija, tā Dieva godība, tā Dieva uguns, kas nāk. Man liekas, ka tik viegli ir padoties, bet vajag pastāvēt. Mēs varam lasīt tālāk, kad Dieva uguns nonāca, un visi tauta to redzēja, notika atmodu. Dievs apciemoja. Bet šis pamat patiesība ir tuksnes, ir sausums, liekas, es nesaprotu. Un pēkšņi Dievs prasa pārāk daudz. Es gribu par vienu ļoti dārgu māsu Kristū. Viņai, kuras pazīst, viņa dzīvo Amerikā, viņai nomira vīrs no ļoti smagas slimības. Viņa lūdz, viņa ticēja, ka viņš tiks dziedināts, un Dievs, protams, viņu dziedināja, bet ne tādā veidā, kā viņa bija to iztēlojusies. Un es atceros to, ka viņa stāstīja, ka pirmajā laikā likās tādas sāpes,
tāds smagums, tāds grūts laiks ir bijis. Un Dievs pie viņas nāca un teica, es gribu, lai tu mani pielūdz šajā vietā, šajā laikā. Es gribu, lai tu mani pielūdz šajā laikā. Šai māsai tas laiks bija ļoti smags un ļoti grūts, un šķiet Dievs vēl liekas pat dažreiz nežēlīgi, prasa vēl pielūdz mani. Nokrīt ceļos un pagodina mani, ka es esmu kungs tavā dzīvē. Un viņa to darīja, un viņas dzīvē nonāca uguns, kas vēl joprojām deg. Uguns, kad viņai ir ļoti liela alga debesīs. Jo viņa nav tā, kas būs uz ārā, bet viņa mājās, kas izlūdz no visu dienu garumā, lūdz, iestājas par lūkšanā par tik daudz cilvēkiem. Viņa ir lūkšana cīnītājs. Bet tas nonāca tad, kad viņa teica, pielūdz man, Dievs teica. Pielūdz man tajā vietā. Kad liekas, ka Dievs prasa pārāk daudz. Un noslēdzot, es gribētu, ka mēs atvērtu 69. psalmu, 14. pāntu. Man bija arī tāda pēdējā pusstunda. Un tajā pēdējā pusstundā viss likās tik šausmīgi grūti. Un kad tas, ko Dievs no manīm prasīja, man likās, tas ir viss, man vairāk nav vairs. Un ja nepiepildīsies, ja Dievs man neapciemos, ja Dievs man nesatiks šajā vietā, tad manis nav. Es vienkārši nomiršu, es nezinu, man likās, es nezinu, bija smags laiks. Bija grūts liela pārbaudījuma, tuksnes, nekas nebija noticis. Man bija tik ļoti apnicis tas tuksnes no bībeliskos laikiem. Nekāda Dieva pat tāda, nebija tāda piedzīvojuma, es nevarēju to izturēt vairāk. Un man bija tā pēdējā pusstunda, kad arī Dievs nāca un pateica, Matīs, es gribu, lai tu noliec savu dzīvi manās rokās un seko man. Es gribu, lai tu brauc, lai tu kalpo, lai tu dari to, ko es tev tagad prasu. Man liekas, Dievs, man nav iespējams. Tu taču redz, ka nav. Un tā bija pēdējā pusstunda, kad es teicu, Dievs, lai tavs prāts notika. Nu šī rakstvieta nāca manā. Es tajā rītā izlasīju šo rakstvietu, un tieši 14. pāns. Manā tuksnesī Dievs teica tā, bet es tevi lūdzu, kungs, laikā, kad tev tas labi patiktu, ak, Dievs, uzklaus mani savā lielajā žēlstībā, savā uzticīgajā palīdzībā. Un tas bija tas, ko es sajūtu Dievam lūgt. Es sapratu vienu lietu. Dievs, tu esi lēms. Es esmu šajā vietā dēļ tevis, tāpēc, ka es esmu sekojis tev. Es ticu, ka tu esi man šajā vietā vadījis, un es zinu, ka tu vēl esi ar mani. Un Dievs, es nolieku savus kaut kādas prasības pret tev. Un es saku, kā Dāvids saka, es saku, Dievs, laikā, kad tev patiks, laikā, kad tas tev patiks, Dievs, kad tu to esi izlēms, kad tu to gribi, es gribu, lai tu tad man uzklaus. Es nenolikšu tev neteikšu tev to, ko tu gribi, ko es gribu, lai tu dari. Dievs, tu labāk zini, ko tu gribi darīt. Tu labāk visu pārzini. Nāc, dari to, ko tu gribi. Es negribu neko tev teikt, es negribu tev likt kaut ko darīt. Es saku, Dievs, bet laikā, kad tev tas labi patiks, uzklaus mani. Tā diena, tā stunda, viss, kad tu to gribi, tad uzklaus mani. Un es noliku savu dzīvi, visu savu dzīvi pie Jēzus kājām vēlreiz. Es teicu, Dievs, laikā, kad tu gribi nāc man izglābt, bet es tev sekošu, es neatkāpšos un es neiešu prom. Es piedzīvoju Dieva spēku. Es piedzīvoju Dieva spēku. Bet tas notika pēc tam, kad Dievs teica, es gribu, lai tu, Matīs, atdod visu. Es gribu, lai tu atdod visu. Un laikā, kad tev labi patiks, Dievs, izglāb mani. Vai ir iespējams pie klavierēm kādu cilvēku? Vai ir iespējams māsa? Vēl ir šeit? Būsim. Kad es šo vārdu saņēmu sirdī, un es tam arī ticu no visas sirds, ka šeit ir kāds no jums, tas nav tāpat vien, kam Dievs grib ļoti, ļoti kalpot šajā rītā. Un atgādināt to tev, ka tev ir laba. Tev uz zemi, ko Dievs vada, ir laba zeme. Ka viss vēl nav beidzies un ka tev priekšā viss ir. Tas ir labs, kas tev priekšā ir. Bet es aicināšu vienkārši būs tā, ka es gribētu vienkārši lūgt par tevi.
Bet īpaši par tevi, ja pēdējā laikā tavu doma bijusi padoties. Lai ko tas nozīmē padošanos? Tev bijis domas, nomācošas domas un tādas sirdī es šito nevaru izturēt. Cik ilgi vēl, Dievs? Es to nevaru izturēt. Lai vai kā tas ir, lai vai kāds ir tuksnes. Tuksnes var būt arī tavs vīrs, kurš nav pestīts, vai sieva, vai ģimenē kāds, un tu neredz nekādu dzīvības pazīmi. Tuksnes. Un man ļoti spēcīgi bija sirdī, es sajūtu ļoti spēcīgi sirdī, Dievs kalpos jums. Dievs kalpos tev. Un mēs iesim tagad lūkšanu laikā. Redz, ir droši vien, ka cilvēkam nav tuksnes, tad vienkārši saņem arī to vārdu, kad viņš tāds noteikti tev būs dzīvē. Bez tā mēs patiesi Dievu nevaram piedzīvot patiesi viņa svētības pārdabiskās svētības. Mēs nevaram piedzīvot bez tā. Bet es gribu tieši tiem cilvēkiem, kuri ir gribējuši padoties. Es gribu tev, lai tu zini, ka Dievs saka tev nepadodies. Tepat aiz stūri Dieva godība tavā dzīvē. Tepat aiz stūri ir tavas atbildētās lūkšanas. Tepat aiz stūri ir Dieva uzticamība. Tepat aiz stūri ir Dieva mīlestība. Tepat aiz stūri ir tepatās blakus. Bet, kad tu nāc, es vienkārši aicināšu tu iznākt priekšā. Bet, kad tu nāc, tad nāc ar tām 4 mucām ūdens, kas tā kā simbolizē tavu pilnīgu nodošanos Dievam. Dievs, kad tev lapa tiks man izglābt, kad tev lapa tiks atbildēt, kad tas būs tavs labais prāts manā dzīvē, tad to dara Dievs. Es tev negribu komandēt, es tev negribu pavēlēt, es gribu sekot tev. Es gribu tev paklausīt. Es gribu būt uzticams. Būs dziesma, mēs spēlēsim. Nāc, tāpēc tikmēr. Un tam arī būs noteikti vajadzīga pazemība, jo varbūt ārēji tu izskaties ļoti stiprs, bet Dievs redz tavs sirdi. Arī manā dzīvē Dievs reiz sāk teikt, Matīs, neizliecies. Tev nav jāizliekās par stipru, tev nav jāizliekās visiem priekšā par to, ka tu esi līdzīgs Dieva vīrs. Tev jābūt, kam tu esi vispirms. Ļauj man tev strādāt. Un tas ir tas process, kad ir, ja citi skatās, man ir vienalga Dievs. Es spiežos tam cauri. Man ir vienalga. Iztēlosimies tagad to laiku, kad pie Jēzus nāca šī sieviete. Un ka viņai bija rupji, aizrādīja un lika viņai, ej prom, ko tu neej tur? Vai arī šis aklais, kas bļāva, Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojas par mani. Un tie, kas ir blakus, tur, nerunā viņu. Viņš aizņemts, viņš to nedzird. Viņam bija pilnīgi vienalga, viņš saka, Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojas par mani. Jēzus apstājās, atnāca, viņu satika un viņam kalpoja. Tas arī tas pats, ka mums varbūt liekas, ka kāds mums teiks, sēdi, paliec. Ko tad cits padomās par tevīm? Padosies? Nāc. Ja tevi šīs domas nomocījušas pēdējā laikā, Dievs grib tev kalpot. Viņš grib tev iedrošināt.